Kāda ir bijusi visapkaunojošākā situācija, kad jūs esat braukuši pie stūres? Man tāda smagākā situācija, tā morāla bija tad, kad bija nenormāls lietus, bija milzīgs peļķis. Es braucu, es kaut ko aizčilojos, tur kaut ko telefonā man bija parādījies, ka kaut ko atbildēt gribēju, kaut arī to darīt nevar. Es biju nenormāli apšrakstījis cilvēku. Tā, ka pilnīgi vispār līdz matiem. Es sākumā nenormāli tā sabijos, es piestāju maliņā, es ļoti negribīgi atvēru durvis, paskatījos uz to cilvēku, paskatījos, kā viņš skatās uz mani, un tur bija totāls naids. Es ļoti atvainojos tam cilvēkam, bet viņš saprata, ka viņam arī bija forši, ka cilvēks apstājās atvainojās, bet es tik neērti jūtos tajā brīdī. Man nav nekas tāds, kas prātā tagad šaujās, bet tāds tīri man personīgais, pa ko man ir kauns, es nemāku braukt ar Mersi. Jo Mersim tie logu tīrītāji un pagriezieni ir visus viena. Braukāju uz skatu, man čalis paprasa ieslēdz tur miglas tālās un tā tālāk tur pagriezienus. Un es raustu to limitu un man nekas nestrādā. Un viņš saka, kur pagriezieni? Es saku, es mēģinu, man neiet. Gandrīz dabūju 2.